būtu tāds, ka mēs varbūt varētu izveidot komitejas paspārnē esošo tādu dzīvnieku aizsardzības komisiju, kurā varētu veidot diskusiju par Rīgā mītošo vainojošo dzīvnieku problemātiku un arī savvaļas dzīvnieku problemātiku. Šis priekšlikums man radās uzklausot aktīvistu viedokli par šī brīža situāciju saistībā ar klaņojošo dzīvnieku izķeršanu, un arī, lai nepieļautu varbūt šo dzīvnieku iemidzināšanu 15 dienas pēc tam, kad viņš nokļūst patversmē, un uzklausītu, rastu kaut kādu kopīgu risinājumu šo dzīvnieku, teiksim, labturībai, tostarp arī strādājot pie savvaļas dzīvniekiem. Mūsu ieskatā, piemēram, Rīgā nav vispār tādas vietas, kurā varētu parūpēties par ievainotiem putniem. Jā? Tad uzreiz no Rīgas lielākā daļa putnu Rīgas nonāk uz Pūras patversmi Draugu spārdas. Jā. Tad tas būtu 25. novembris, mēs varētu ielikt šādu sēdi par visiem dzīvnieku, gan savvaļas, gan īpašumā esošu, gan klaiņojošu dzīvnieku regulējumu, kas ir saistoši pašvaldībā. To varbūt, kas ir tās šaurās vietas, kur mums kā deputātiem būtu jāiesaistās. Jā, paldies. 25. novembris.